Šodien es jums gribu pastāstīt par starpsezonas apaviem. Mēs starpsezonas apaviem saucam visus tos, kas ir nedaudz siltināti un obligāti ar membrānu. Un tas nozīmē, ka viņi ir ūdens necaurlaidīgi, un tas ir tīpaši svarīgs mūsu mainīgajos laika apstākļos, jo rudenī tiešām ir gan augsts, gan ļoti slapjš un peļķes un ļoti bieži lietus. Tāpēc, manuprāt, starpsezonas apaviem ir vissvarīgākais tas, kas tiešām ir īpašs un padara viņus par perfektiem apaviem rudenī, gan arī pavasarī. Tas ir tas, ka viņi aiztur ūdeni, respektīvi ar membrānu un nelaiž ūdeni cauri. Piemēram, šeit man ir Superfit apaviņi, kas ir arī ar Gore-Tex membrānu, un viņiem ir flīsītis iekšpusē. Superfit gan arī visiem starpsezonas apaviem, kas nāk mums rudenī, ir flīsītis iekšpusē. Papildus sanāk tāds siltinājums. Bērniem būtu silti, un ar viņiem, es domāju, ka līdz kādiem 0 grādiem noteikti var staigāt. Un otrais modelis ir Viking. Viņi ir dažādi, bet pārsvarā Vikingam ir tekstils iekšpusē, bet arī ir membrāna. Vikingam ir vai nu Gore-Tex membrāna vai Watershield membrāna. Watershield tā ir Viking pašu izstrādāta membrāna. Viņa nemaz nav sliktāka par Gore-Tex. Viņš arī ir labs, ūdens nesurlaidīgs un elpojošs. Un viņiem ir tekstils iekšā, bet viņi arī tādi, neteikšu, ka biezi, bet tas tekstils slānis ir tāds divpusējs, kā ļoti labi der rudeni un arī mierīgi, arī pat bez flīsīša var izteikāt līdz 0 grādiem. Un mēs rudenim veltām tiešām īpašu uzmanību, un tāpēc mums diezgan daudz ir ūdens starpsezona apavi no dažādiem brendiem, dažādi modeļi. Tā kā droši nāciet pie mums uz veikalu, vai arī varat skatīties online un iepirkties online, izvēlēties to modeli, kas būs jūsu bērnam vispiemērotāks.